Добре. Смieklīgi, smieklīgi. Iesim augšā, parunāsim. Kas tur notiek un kas tur nenotiek. Divi pusi, ja? Ir šķirstījuši, ka tev viss juks. Garš. Jukuši viens pēc viens. Un šāda tipa rūpnīca, man liekas, kuras krīzes apkārt sastrādās. Spirta brūža. Mēs sastrādāsimies? Nē, es saku, spirta brūža strādās, jebkuros krīzes apstākļos. Kalsnavas spirta rūpnīcas priekšvēsture ietiecis 1939. gadā, kad šeit nodibināja koka dedzinātavu. Šobrīd spirta rūpnīca ir viena no 3 līdzīgām Latvijā. Mēs esam tādā labā teritorijā. Un kas šeit īsti notiek un kādi ir tie pirmsākumi un varbūt kāda tā šodiena? Šeit atrodas Lako spirta rūpnīca. Spirta rūpnīcas pati priekšvēsture ir sākusies 1939. gadā, kad šeit tika dibināta koka dedzinātava. No tā laika ir pagājis tāds diezgan liels laika periods. No 1995. gada 15. decembra šeit strādās Lako. Ko tas nozīmē? Tas ir īpašnieku privātu uzņēmums? Tas ir privāts uzņēmums. Vai šis jaunais status ir noteicis arī kaut kādu citu dzīvesveidu šeit, vai ir, teiksim, grūtāk, vieglāk strādāt? Darbs paliek darbs, jāstrādā kāds tur vieglāk, grūtāk. Vai ir mainījies, teiksim, vai jūs esat tā pati komanda, kas bijāt? Jā? Komanda principā ir gandrīz tā pati, jā. Un tas darbs ar apkārtnes cilvēkiem arī tāds pats? Kāda ir šī te klientūra? Darbs, jā, ar apkārtni ir tāpatās iepērkam graudus, kā arī visu šo te padomju laiku tas ir bijis, un arī Latvijas atjaunošanas gadiem jau iepērkam graudus, vidēji gadā pārstrādājam apmēram 12,000 tonnas. Līdz pagājušā gada augustam Kalsnavā ražoja tikai jēlspirtu. Daudz maz, kā vispār ir Latvijā, cik mums tādas rūpnīcas kā jūsējā ir? Šādas rūpnīcas Latvijā ir 3. Kuras ražo spirtu. Arī šī rūpnīca līdz pagājušā gada augustam ražoja jēlspirtu tikai. Vēl šādas rūpnīcas ir Iecavā, apmēram ar tādu pašu jaudu, un Talsu rajonā Jaunpagastā. Produkcija paliek vietējam tirgum vai strādājat arī eksportam? Produkcija paliek tikai vietējam tirgum. Graudu piegādātāji Jēkabpils, Gulbenes, Aizkrauklis, Balvu, Rēzeknes, pat Daugavpils rajona zemnieki. Un kam? Mēs pārdodam spirtu rektifikātu dažādiem Latvijas dzērienu ražošanas uzņēmumiem, kas tālāk gatavo gatavus dzērienus, alkoholiskos, gan degvīnus, gan liķieru izstrādājumus, gan brendijus un visu citu pārējo. Mums tas tonis tāds mazliet skumīgs, bet īstenībā taču preci ir ļoti iepriecinoši, ko var teikt, tiksim, tādā ziņā. Vai dzīve arī, un vai šis darbs arī ir tāds, kā lai pasaka, ļoti cerīgs un šajos laikos viegls, ja, un ar tādu atdevi atpakaļ, vai plānot var visādas iecerēt jaunas lietas, vai tas ir grūts un smags un visu laiku jācīnās par savām pozīcijām? Ir konkurence, ir nopietna no rietumiem, no tirgus viedokļa? Gan no tirgus viedokļa, gan arī, teiksim, šobrīd Latvijā, kā jau mēs runājām, ir kopā 3 spirta rūpnīcas, ja?
Līdz ar to katrs mēģina pārdot vairāk savu sarežģīto produkciju. Bet tur ir arī tajā kvalitātē kaut kādas savas nianses, vai tā produkcija visiem vienāda un tikai kurš paņem vairāk un metodiskāk šo menedžmentu vai kaut kādā ziņā tā. Nu, ir arī kvalitātē. Mēs uzskatām, droši vien kā vispārējie ražotāji, arī mūsu konkurenti, ka mūsu spirts ir vislabākais. Tieši kāds tas ir? Kādā ziņā labākais? Jā. Garšīgākais, tīrākais, kvalitatīvākais. Ko ticēsim? Ines Andersone, Imants Pulkstenis, LTS no Kalsnavas. Tā tas noteikti ir zemnieks. Faktiski To viņi mēs paši varam noskaidrot. Jā. Jā, viņi paši visi atved, teiksim, graudi tiek piegādāti tādā veidā, ka, teiksim, zemnieks atved viņus uz šejieni un mēs samaksājam par produktu, kas nonāk pie mums šeit uz vietas. Jūs maksājat uzreiz? Ne, uzreiz mēs diemžēl nemaksājam. Šogad mēs maksājam 50 latus par tonu plus nodoklis pievienotās vērtības atkarībā no tā, vai ir zemnieku saimniecība nodokļu maksātāju, vai viņi saņem 12% šo te pievienotās vērtības nodokļu kompensāciju. Un cik bija tas jūsu uzņēmumā strādājošo skaits? Mūsu uzņēmumā šobrīd strādā 80. Noi, tev ekrānā iet iekšā. Iet ap. Nogāju. Tu mani... Safilmēs tu vēl. Iepazīsimies, lūdzu. Metrinas pagasta Rozēs Lapsiņa. Sakiet, jūs pirmoreiz graudus te vedat uz šo vietu? Mēs vedam katru gadu iespēju robežās, kas Tieši- paliek no lopkopības. Tieši uz šo vietu? Jā, tieši uz šejieni. Tikai uz šejieni esam veduši graudus. Un kā ir mainījušās tās cenas, vai jūs esat apmierināti? Dažādi. Šī rudenī, par cik ir tik ļoti smags rudenis, slapjš laiks ir, tad ar graudu cenām neesam apmierināti, jo tomēr vajadzēja būt lielākai cenai. Kāpēc nemeklējāt citur, kur būtu tāds? Tāpēc, ka mēs neaudzinām graudus, kāds būtu vajadzīgs audzināt, bet audzinām tā, kā mēs varam atļauties. Tas ir atkarīgs no naudas. Netiek jau nemiglots, ne ar minerālu mēslu pietiekošā daudzumā uzsēti. Vienkārši neesam spējīgi darīt tik daudz, kā vajadzētu. Un tādā veidā, ka arī pašiem patiktu. Jā, nav iespējas. Viss tā mēs piena cenas zemes, gaļas cenas zemes, grauda cenas zemes. Ko darīt zemniekam? Atteikties vispār tad no graudu audzēšanas? Es domāju, ka nē, ir jādara, cik vien mēs katrs spējam, jo mēs vairāk darīsim, vairāk kaut kas arī būs. Kalsnavas spirtrūpnīca dod darbu 80 strādājošiem. Smags darbs un tehnoloģijas sastopam laboratorijā. Arī ir vajadzīgs miglot, nevar būt,
Šogad no zemniekiem iepirktas 1900 tonnas rudzu un kviešu graudu, 400 tonnas ir glabāšanā. Paskatās. Tā plējā. Nu, mēs esam augšā tajā turnītī, un tad varbūt no augšienes var arī prasīt to aptverošo rezultātu rādītāju šogad, kā ir veicies. Šogad esam iepirkuši no zemniekiem 1900 tonnas rudzu un kviešu graudu, un vēl 400 tonnas mums ir glabāšanā. Faktiski tas ir viss jau šis te rudens devums, vai vēl notiek šie nodomu protokoli, ir parakstīti un vēl ved. Nu, šobrīd ir izpildīti 152 no 230 nodomu protokoliem. Un ir noslēgti līgumi ar zemniekiem par piegādēm gan novembra, gan decembra mēnesī. Samaksa ir 50 lati par tonu plus pieminotās vērtības nodoklis. Vidzemes un Latgales reģiona zemnieki mums ir noslēgti šie te nodomu protokoli, un tie, kas jau ir atveduši, tiem arī līgumi. Ja? Madonas rajona, Jēkabpils, Gulbenes, Balvu, Alūksnis, Rēzeknis, Preļu, Daugavpils neliels daudzums, kā arī Aizkrauklis un Bauskas rajons. Pagājušajā sezonā tur arī līdz medijiem bija tāda ziņa nonākusi, kad kā ar samaksu zemniekiem, ka tur aizkavējās šīs te naudas, kā ir šobrīd un kas tur, vai kas arī šobrīd ir tāds šķērslis, kāpēc uzreiz nevar. Nu, šķērslis ir tas, ka kā jau visiem nav naudas. Jāmaksā graudā? Nu, graudā nedrīkst maksāt. Kāpēc? Nu, likumdošana neatļauj. Kāda ir likumdošana saistībā vispār ar šīm visām lietām, ko jūs ražojat, un vai tas arī ķer jūs un skar? Nu, ir izstrādāts likums par spirta monopolu, par tirdzniecību ar spirtu un ar alkoholiskajiem dzērieniem. Ir tāds speciāls likums, kurš ir visiem jāievēro. Jūs esat mierā ar šo likumu, vai ir kādi savi cilvēki lobby, kas strādātu, lai kaut ko mainītu vai grozītu? Vai neatbildēšu? Nu, nav lobby, ir likums un jāstrādā. Jāpieņem kāds. Jāpieņem kāds Tas ir tomēr diezgan nērts likums attiecībā uz jums. Gribētos, kaut ko noteikti kardināli citu dažos jautājumos. Baidos, ka nevarēšu atbildēt uz šo jautājumu. Uzreiz un momentā. Jā, likums ir. Jāpieņem. Mēs stāvēt nedrīkst. Nebraudiet, Latvijas tomēr kādreiz. Mēs parunāsim, kā jūs skatāties uz šādu. Jūs izstāstīsiet savu. Vēlspirts, ja, kāda ir atšķirības starp to, ko mēs ražojām līdz Maržas. sīvedis, ja? Sakiet, faktiski mēs skatāmies, ka tas jāspirts un tā tīrā manta nemaz tā ar aci nepateiks, jā? Tikai ar smaržu. Jūs strādājat ar degunu tiešām? Nē, mēs ķīmiskas analīzes veicam spirtam. Kā tas notiek? Tas ir sarežģīts process, smalks un tāds. Jā, tas ir ilgstošs process, jo mēs veicam 7 analīzes. Tas ir ar kaut kādiem 2 ķīmijas. reizes dienā katrai maiņai faktiski, lai katrs rektifikācijas cehā strādājošais redzētu savus darbu rezultātus. Tad šī smarža ir tikai tā. Tā ir organoleptika, ko mēs konstatējam, bet, protams, mēs pārbaudam arī pēc cipariem, kādi piemaisījumi un cik lielas devas ir spirtā rektifikātā. Jā, tas ir sarežģīts process tā. Ilgstošs, jā. Cik ilgstošs? Lai visas analīzes veiktu stundu pusotras nepieciešams. Tas ir tāds regulāri viens un tas pats process vai? Jā, katru dienu. Viens un tas pats katru dienu. Jā. Ko jūs radoši varat darīt? Vai jums dzīve interesantāka? Radoši. Nē, mēs varam tikai pilnveidot savas pārbaudes metodes. Mums šobrīd ir iegādāts gāzes chromatogrāfs. Pašlaik es mācos ar to strādāt, mums viņš līdz pilnībai nav nokalibrēts, bet tā ir jaunākā metode, kur nav nepieciešami papildus reaktīvi. Jaunākā Latvijā vai?
Nu, tā ir vispār pasaulē jaunākā metode, jā. Vai ogliskābās gāzes formula sarežģīt nosaka? Nē. Nu, kā jūs ejat līdzi, teiksim, jūs sakat jaunākā vispār, ja? Kā tā informācija, kurš jūs kaut kā... Nu, to šobrīd konkurences apstākļi liek mainīties un sekot līdz visam jaunajam, jo šobrīd savādāk nevar strādāt. Faktiski darbs ar reaktīviem tā ir novecojas metode, jo katrs reaktīvs var savukārt ietekmēt tā analīžu rezultātus. Un līdz ar to, teiksim, gāzes chromatogrāfs, mēs tīru spirtu ievadam un nāk mums rezultāti. Iecevā un Tāls rajona Jaunpagastā arī ir spirta rūpnīcas, bet šeit spirts esot. Vēl strādā ar fotokalorimetriem, tāpat kā mēs, bet teiksim, mūsu pārbaužu kontroles iestādes, tie visi strādā ar gāzes chromatogrāfiem. Kā jūs sauc? Mēs neiepazinām. Es esmu Daina Kreisliņa, laboratorijas vadītāja. Paldies. Tas ir darba drošībai, lai es nesūktu, teiksim, ar muti kā kādreiz šīs pipetes. Es to vienkārši pipeti piepildu vairs nesūcot, neelpojot šos tvaikus. Jūs neelpojat? Jā. Kā nē, es tur paspēju smalku, tur nevar vispār cīt. Jā. Respirators nav vai kaut kas tāds? Nē, mums šeit ir ventilators. Jāpracējam, un tad 26 minūšu laikā mums faktiski visi piemaisījumi uz datoru parādās. Diagrammu veidā. Nu, kāds ir, tad tiešām ir ļoti netīrs, vai parādās ļoti aina, kāda viņi ir? Šie piemaisījumi ļoti niecīgi mūsu spirtā rektifikā. Sēž vīri krogā pie galda un runājās, nu, kurš, teiksim, ir dzimumspējīgs. Cik reizes kurš var meiteni samīļot naktī. Viens saka, nu, viņš 3 reizes varot, otrs saka 4, trešais 5 reizes. Viens puisis sēž kautrīgi maliņā, viņš saka, nu, viņš gan varot tikai pa nakti 1 reizi. Nu, visi saka, jā, vājš puisi, tu esi vājš. Nu, puisis aiziet mājā, domā, varbūt tās, ka varu vairāk. Nu, dabū meiteni, apguļās, sāk mīļot, samīļo 1 reizi, pieklusis, domā jāpaguļ drusku paguļ, pamostās, samīļo vēl 1 reizi, atkal paguļ, atkal pamostās, vēlreiz samīļo, un tā 4 reizes. Pamostās no rīta, skatās pulkstenis, jau 8, darba laiks jau sācies, fiksi jāskrien uz darbu. Aizskrien puisis uz darbu, priekšnieks sēž dusmīgs, saka, kur bija? Viņš saka, priekšniek, nu es tikko, piedod, pusstundiņu tikai nokavēju. Priekšnieks saka, es tev par to pusstundiņu neko nepārmetu, es tev prasu, kur tās 4 dienas vazājies apkārt. Īsaka, viena par biezajiem. Saskrienās biezs valvā ar biezu džipu. No džipa izlec 5 treniņu tērpti vīri. Un saka, vecais pārdod māju, mašīnu, jāmaksā skādi par sasisto džipu. Vīrs prasa, kas jūs tādi? Viņš saka, sportisti. Viņš izvelk pistoli no kabatas. Nu tad vīri, uz startu!